vasarā ragavas. Jo tas ir tas laiks, kas ir neredzamais, tātad doma ir jāpalaiž. Un kādreiz ir tiešām tās dāmas gājušas un speciālos rituālos un lūgušās un ko tik nedarījuši. Viņas virzīja kursu. Cik no viņu spēkos bija, viņas virzīja kursu, lai aizsargātu likteni, notikumu gaitu, lai tas notikumi būtu maksimāli drošāki, izdevīgāki, dzimtām, ģimenēm, ja? Tas, kas tai kopienā tur dzīvoja. Šodien sieviete to salīdzinoši dara maz, un tas ir tas, pie kā ir jāatgriežas. Varētu teikt, šodien sieviete dara pat pilnīgi pretēji. Ja? Tur, kur mēs runāsim par bērniem, tas ir tik ļoti izceļās, ja? Kad pirmā, kas taisa problēmu, tad, kad bērns ir saslims, ir sieviete. Ja? Un tas ir pilnīgi nav viņas funkcija. Viņas funkcija ir rast risinājumu. Viņas funkcija varbūt ir pat ļoti laicīgi domāt attiecīgas domas, lai vispār tāda situācija nerastos. Ja? Miers. Šite. Lai kas notiktu ārpusē. Patreiz tas uz sacensībām. Kura vairāk satrauksies? Ja? Jo kā tad es nestraukšos? Jāstraucās, labais tūns prasa. Ja? Un pilnīgi nevajadzīgi. Tātad tādā veidā, kas mums te notiek. Iedomāsimies, ir kaut kāda informācijas bumba un pieņemsim, ka ir kaut kāds notikums, kuram ir kaut kāds vektors. Viņš patreiz stāv, ot ir tāds vektors, un tātad būs kaut kāds notikums. Tajā ģimenē, tajā dzimtā, un viņš ir tāds. Tā viņš tur projicējas. Tātad sieviete ir tā, kurai, ja viņai nepatīk krāsa, ātrums, attālums, kur tas notikums projicējas, viņa var izdarīt minimālu kustību. Minimālu. Pagriezt šite mazliet. Viņa praktiski neredzam tā kustība. Tikai kas notiek? Jaņa izpausme būs pilnīgi cits liktenis. Ja? Tā kā šīs te neredzamās svārstības, kas praktiski ir tādas mazliet, pišķi. Ja? Tās ir tās, kas nosaka ļoti, ļoti daudz. Ja? Un tie laiki, kuriem mēs dzīvojam cauri šobrīd, ir ļoti tādi, kuros viss kaut kas var būt šūpīgs, nedrošs. Ja? Un tātad sievietes var šitā te kursēt. Viņa praktiski ir, man tagad rāda sapieru to tēmējumu ieroci, ja? Un tātad sieviete ir sapieras. Mērķi. Nevis sapieras, bet snaipers. Piedošana, man šitā te nav stiprā puse. Ja? Var sakot tas, kas tēmē. Snaiperis. Pareizi. Tā. Var sakot, un tur ir tā, ka nekas cits nav jādara. Uzmanība, neatlaist kā grožas vaļā, nepalaist rokas vaļā, miers, koncentrēšanās, mērķis. Tā ir sieviete. Un no tā, kā jūs mērķīsiet, jāņa enerģija, un arī jūsu vīriešiem, tā, kā lai saka, tā lode tad aiziet. Mērķī. Cik zinām, sievietēm, vīrietiem ģimenē ir sava loma, kuras vienu otru papildina. Mūsdienās īpaši Latvijā sievietes veido savus biznesus, pelna naudu un vēl audzina bērnus un domā par mājas soli. Ja zināms, ka sievietes pašas vīrieti izlutina ar to, ka pašas visu izdara, tad vīrietis izsaka, ka dara pietiekami ģimenes labā, ka sieviete par daudz no viņa grib sagaidīt, tajā pašā laikā pašam vīrietim neapmierina regulārais finanses trūkums, kas tiek vienmēr slimīgi uztverts. Tas process ir noticis, bet kā rīkoties, lai šo nepareizi izprasto izdzīvošanas soli labotu sievieti? Pirmām kārtām, par pašu izdzīvošanas soli es viņu nekādi neredzu kā nepareizu. Otrs ir tas, atmetat to vīrieti. Var sakot, sievietei ir ambīcijas, viņa grib dzīvot labi. Ko tagad viņa gaidīs? Ja? Gaidīšu pastardienu? Negaidīs pastardienu.
Vienīgais ir tas, ka šajā konkrētajā gadījumā es jūtu bartera attiecības. Nu, ka var sakot, es te tagad te izpildos un daru, kad tu beidzot sāksi darīt. Tā vietā es vispār negaidītu, kad sāks darīt. Tu kā gribi, es eju tālāk. Paspēsi, uz vilcienu nepaspēsi arī labi. Ja? Jo pirms mēs gribam novērtēt ļoti nožēlojami vai nu sevi, ja, kad esam pārāk iegājušas visur, kur. Bērnus arī redz jāaudzina. Ja? Nu, ja tur ir tās finansiālās problēmas, tad bērns audzina otru pusi. To arī var norganizēt. Jo vispār šobrīd ir tāds laiks, kur mums ir vienam otrā procesi ļoti spēcīgi jāiepazīst. Ja? Un tas nozīmē, ka tas ir pilnīgi masveidā, ka vīrieši iepazīstās ar ēst gatavošanu, trauku slaucīšanu un bērnu vākšanu un tā tālāk. Un tas ir laikā un vietā. Tāpēc, kā mēs atgriežamies pie tā, ka mēs esam pilnvērtīgas būtnes. Tātad es protu abus. Vīrietis prot abus rezultātā. Vēl paies laiks, un vīrietis jutīsies, ka viņš prot abus. Ja kas, viņš prot visādi tur to naudu pelnīt, un ja kas, tad viņš prot arī ģimenē visādi rīkoties, kā tur vajag. Ja? Nav vairs šis dalījums sieviešu vīriešu darbi. Abiem ir visi. Abiem. Ja? Jo neviens jūs neesat tīzli, jūs esat pilnvērtīgi, un laiks ir to saprast. Ja? Tātad, un kas būtu tad, un šajā gadījumā man saka, ja tā vīrieša nebūtu? Ja, cik ir sievietes, kurām ir tieši tā, tas bērns, kas ir jāaudzina, mājas darbi un vēl darbs. Tādu ir pietiekami daudz, un to vīrieša nav. Tur nav stāsts vispār par kaut kādu finansiālu atbalstu vai neatbalstu, vai viņa mazvērtību tai ziņā vai vērtību. Vienkārši viņa nav un viss. Pie kam tā ir vēsture. Salīdzinoši mēs te dzīvojam laikos, kur vīrieši dzīvo ilgāk. Ja? Nemaz tik tālu pāris gadsimtu atpakaļ, tad sieviete zināja, ka viņa vīrietis satiek uz to brīdi, lai rastos bērni. Ja viņai labi paveicās, tad viņš vēl pagūva viņai uzcelt būdiņu. Un tad parasti to arī beidzās. Ja? Jo tu nezināji, kurās medībās vai kurā kaujā viņš paliks. Tā kā tā situācija, ka sieviete strādā, pelna naudu un vāc bērnus, ir ārkārtīgi populāra pēdējos 1000 gadus. Ja? Tas ir vienkārši tā, tas ir bijis. Un viduslaikos vai kaut kādā tur laika posmā mums ir, kā lai saka, ļoti piedāvāta ilūzija, ka tas tā nav. Bet praksē tā tas ir bijis. Un praksē tā tas ir arī aizbraucot uz vēdisko zemi Indiju, ja, kur tā sieviete audzina bērnus, strādā, un vīrietis ir un sēž uz soliņa. Un mazliet citās nokrāsās tas pats ir arī Krievijā, ja, daudzās ģimenēs, ja. Ko es ar to gribu pateikt? Ka sievietes ir ļoti stipras un varenas, bet ar pašvērtību viņām ir totāls problēmas. Jo viņām ir viena problēma tajā pašvērtībā, viņas visu laiku gaida, ka vīrietis to novērtēs. Ja? Kad tu beidzot mani apbalvos, iedosi man atvaļinājumu un var cikot visādi citādi izpaudīsies šajā sakarā. Tātad negaida. Tas, kāda situācija ir, viņa ir klasiska, viņa ir pierasta, viņa nav nekas ekstravagants, absolūti totāli normāla. Ja? Nav nekāds 21. gadsimta fenomens. Bet mums ir viena laba ziņa. Viņi nav nomiruši karā. Viņi gan ir nedaudz apjukuši, bet viņi nav nomiruši karā. Un starp citu, tas priekš vīrieši arī ir tā, ka viņš īsti nezin, ko ar sevi iesākt. Jo viņš ir kā bulta, viņš ir pieradis, vēl iedod viņam trajektoriju, un viņš, kā lai saka, dosies. Un ja tā trajektorija nav, ir pienācis laiks iepazīt sevi kā pilnvērtīgu būtni, kā vienam tā otram, ja, tad tā ir, ka tā ir dilemma psiholoģiski, kā priekš sievietes, tā priekš vīrieši.
Un viņiem tas ir vēl grūtāk. Es te vispār neaizstāvu vīriešus, ja? Jo kopsumā es esmu diezgan cimperlīga un niķīga un galīgi ambiciozi runājot ar vīriešiem, ja? Bet tai pašā laikā tas, kā man liek iekšēji skatīties, ja? Tas ir tas, ka viņi saka, neprasīja šodien to, ko viņi nevar. Ja? Vienkārši tam nav jēgas. Tā kā man interesē konkrēts rezultāts, ja? Tad, lai to konkrēto rezultātu dabūtu, nav nekādas vajadzības, lieki, kā lai saka, priekšlaicīgi, nu nezinu, kritizēt, pārmest vai vēl ko tur. Ja? Jo mums abiem tiem dzimumiem šobrīd notiek izmaiņas, un vīrieši to pārdzīvo daudz mulsinošāk, jo viņi nav tendēti izstāstīt katrai kaimiņienei, kas ar viņu iekšēji notiek. Ja? Sievietei vieglāk, viņa pat taisno nospoguļo. Ja? Vai te var tāpat? Ak, Dievs, jā, briesmīgi. Ja? Bet, kas attiecas uz vīriešiem, viņi par visu ko var parunāt? Par karu vakar un par karu rīt. Un par to, kāpēc patreiz nav kara zona, jeb ir bezdarba zona, jeb finansiālais kaut kāds iztrūkums, jo viņi sev apbalvo par to, ka viņi dodās karā zemapziņā. Ja? Bet tā, tajās sievišķajās lietās, kas saucās jūtas, nē, tur viņi, kā lai saka, viņi to maļ sevi, un tāpēc tas ir bišķiņ ilgāks process. Jā, patreiz stop. Un pirms sākam otro daļu, starpbrīdī ir vairākas lietas, ko, kā lai saka, kas noved mani pie viena secinājuma, jo viens ir cilvēks, kas prasīja par to, vai varētu vairāk no vīrieša aspekta parunāt, un otrs ir cilvēks, kurš prasīja, vai var dziļāku izklāstu. Un tur tā lieta, kad es esmu pieradusi strādāt, kāds jautājums tāda atbilde. Ja? Un es no šī te, kā lai saka, karkasa pat netaisos atkāpties. Tāpēc, ka spriežat paši, kādi ir jūsu jautājumi, kā jūs viņus uzdodat, jo tieši tāpatās ir arī ar komunikāciju ar debesīm. Uzdodat stulbu jautājumu un saņemat stulbu paskaidrojumu. Ja? Jo jūs nevarēsiet ne jau tikai komunikācijā ar mani, bet arī ar visu pasauli. Ja? Ja paši jūs nopietni neatiecaties pret to jautājumu un neuzdodat viņu dziļākā kontekstā, bet ļoti personiskā, var teikt, savas žurku alas ietvaros, tad arī jūs saņemat šo te atbildi attiecībā uz žurku alu. Un ne vairāk, ne mazāk. Ja? Tā pašā laikā mani priecē, ka kopsumā šis jautājums tiek uzdots, jo tātad tas liecina, ka cilvēki ir nonākuši pie secinājuma, ka viņi sāk gribēt dziļāk. Bet ne jau man ir jāmin, kas tas ir, ko jūs un cik tālu gribat dziļāk. Ja? Tātad izrietot no tā, kādi ir jautājumi tālāk, ja? Tad arī es zinu, ko man tālāk atbildēt. Jo tieši tas, ka mēs esam pieraduši, ka mums izglītības iestādē bāž visu ar karoti mutē, ļoti sarežģītu traktātu, kuru mēs apēdam un pēc tam knapi analizējam, vai vispār mēs tam piekrītam. Ja? Tātad šo kļūdu, ko ar mums dara, ka kompostrē smadzenes, es netaisos ar cilvēkiem darīt. Tātad, kad ir cilvēki gatavi, tad arī es iešu tālāk un dziļāk. Ja? Un tas nozīmē, ka ja tāda vēlme ir, kaut gan pēc tiem jautājumiem, kādi man ienāk, es arī secinu par vidējo uztveres līmeni. Nu, kā šobrīd cilvēks uztver informāciju. Ja? Jo kā viņš uzdod jautājumu, tāda ir arī viņa tā uztver. Ja? Tad nedomāju, ka pie ļoti smagi analizēt traktātu jūs izturētu 6 stundas. Ja? Jo jautājumi arī ir uzdoti tādā versijā, kā cilvēks šodien spēj uztvērt. Tā pašā laikā man personīgi nekas nebūtu pretī arī iet, kā lai saka, grabināties dziļāk, bet tad arī līdz ar to es gribētu klasificētāku versiju. Un tas nozīmē, ka ja tāda vēlme ir, par to lūdzu ziņojot e-mailā Enrico, un teiksim, tas, ko Enrico var sadarīt, viņš tieši tā var strukturizēt jau šos jautājumus tādā kā dziļākā versijā, ja?
lai no manis izspiestu padziļinātāku ieiešanu tēmā. Ja? Jo tieši tāpatās es strādāju arī mazajos semināros, ka no sākuma ir, kāpēc puķis ir baltas, kāpēc ir dažas dzeltenas. Ja? No sākuma tas ir tādā veidā. Ja? Un pēc tam agri vai vēl, protams, pienāk tas moments, kur cilvēki sāk gribēt patiesi, gribēt iedziļināties. Ja? Un tas brīdis, acīm redzot, arī apmēram tuvojas. Mēs arī bijām domājuši, ka viņš uz 13. gada pavasari varētu būt, ka ir gatavs. Un tad ir vēl tāda lieta, ka tur, kur manā gadījumā es eju padziļinātāk, es to nedaru tad vairs lasot semināru. Ja? Jo jūsu attiecības jūs mācāties dzīvē dabā. Ja, tā kā tas, ka es te padziļinātāku semināru uztaisīšu pa tēmu, ja, pastāstīšu kaut ko vēl dziļāk. Ja. Līdz zināmai robežai tas var līdzēt, bet ļoti maz. Ja, tātad tas brīdis, kur jūs esat gatavi iedziļināties, tas ir tas brīdis, kur jūs gribat personiski kaut kādu izteiktāku pieredzi, un tā ir jau doma, kas mums ir jau prātā kādu brītiņu, un tas nozīmē taisīt jau tādus kā praktiskā veida seminārus. Tātad es te pēc acīm skatos, ka daži man te māja, kā lai saka, ja? Bet ir mieru. Es gribu saprast tā, es nezinu, paceļ rokas vai kaut kā, ja, lai es tas... Aha, redziet, un tas nozīmē, ka tātad, ja es saņemu tādu akceptu, jā, tā mēs varam darīt, ja? Bet arī līdz tam bija jāaizaug, tādēļ, ka cilvēkiem ir jāspēj jau tad būt pietiekami tādiem, kas viens pret otru spēj toleranti izturēties, ja? Jo jūsu ir daudz, ja? Un es saku, un īstās attiecības padziļinātākā versijā no tāfeles nevar iemācīt. Tā nav padziļināta versija. Ka es stāvēšu pie tāfeles un jums tagad schēmošu kaut ko un stāstīšu, ka tā ir ļoti dziļa, jums tagad sapratne radīsies. Muļķības. Dziļa sapratne cilvēkam rodas no pieredzes uz savas ādas. Ne vairāk, ne mazāk. Ja? Tā kā ņemu to vērā, un viens tātad struktūrālu pieeju prasat Enrico, ja esat tam gatavi, un otrs gatavojamies praktiskajiem semināriem. Ja? Kas bija tā otra lietiņa, ko teikt? Un tad ir tā. Tā kā lielākā daļa dāmas ir rakstījušas jautājumus, tās ir sievietes, kas uzdod jautājumus. Ja? Tad vīrieši pēc tam sēž saka, vai nevarētu lūdzu vairāk par večiem. Ja? Bet tā pašā laikā jautājums, jo tie veči maz uzdod. Ja? Un tā mums te sanāk. Labi, un tad tieši tāpēc, kad es tomēr tos vīriešus negribu apdalīt, man jāsaka tā, ka, lai iedod, jo man vajag jebkurā gadījumā dzīvu cilvēku un kas viņu nodarbina. Es taču neesmu vīrietis. Ja? Es esmu mazliet noskuļus par to, ka Agnes iesāk šo mūsu cunfts, kā saka, pārstāvja ar Enrico tādu, redz, Enrico, tev atkal tev virs no rokām ārā, tādi tie vīrieši ir, un tā viņi uzvedās dzemdībās. Jā, dzemdības ir, pamatā mātes sievietes funkcija, tad mēs tur varam kaut ko nomest zemē vai pacelt, bet pamatā tur mēs fundamentāli neko līdzēt nevaram. Bet attiecībās, tur es jūtu, ir... Lai tās dzemdības noritētu normāli, tajās attiecībās mums ir milzīgas iespējas būt labā harmonijā, un es tāpēc gribēju lūgt, ja ir iespējams, es atzīstu, jā, es neiesūtīju jautājumus, un tāpēc es atnācu lejā, jo, ko slēpties aiz Enrico muguras, vai ne? Un tāds es esmu, bet man tās meitenes patīk, kur es ar neko nevaru darīt. Tātad es tomēr gribētu, lai būtu labi ne tikai man, bet arī viņām, manai otrai pusītei. Un tāpēc es varbūt lūgtu tādu īpašu pazemību vīriešu priekšā. Ja gadījumā augšas jums kaut ko saka priekšā arī tā kā no mūsu viedokļa, es domāju, ka tur mūsēji arī ir. Tad lūdzu, nenoklusējiet, to vienkārši pasaku.
tāda ir dzīve, un tas, kas īstenībā te nu pat notika, tas ir tieši tas, kas ir rādītājs to, kā tā sievietes pasaule no vīriešu pasaules atšķirās, un ka viņam tas ir kaut kas ļoti speciāls, tas, kas sievietei ir ikdiena. Un kāpēc tas ir speciāls? Tātad tas, kā vīrietis var kardināli uzlabot savas attiecības, tas ir attiekties savādāk pret savu jūtu un emociju pasauli. Ja iepriekš es te gari plaši runāju par to, ka sievietes jūs visu varat, jā, tieši tāpēc, ka sievietē liekas, ka viņas bagātība ir emocijas, bet ka viņi tur daudz ko tur nevarot, jā, un visu laiku dzīvi pierāda pretējo. Tad vīrietim ir tā, ka viņam viss ir atkarīgs, vai viņš atzīst šo slēpto daļu. Ja viņš savās emocijās ir godīgs, ja viņš sev nemelo, kā viņš jūtās, ja viņš nedomā, ka viņam ar emocionālo pasauli visu laiku ir jātiek galā un jābūt kā alvas zaldātiņām, ja viņš ciena un izdara pietupienu attiecībā pret tām savām jūtām, ja viņš ir drosmīgs savas emocijas vai jūtas paust, jā, tad sanāk tā, ka tas ir tas milzīgais solis, ko sieviešu pasaule no vīriešiem gaida. Ja? Jo vieni nevar palīdzēt otriem, un otri pirmajiem, ja? Tieši šī te iemesla dēļ. Jo vīrieši tā pasaule iekšējā jūtu ir ļoti sarežģīta. Un, man jāsaka, pēc tiem maniem vērojumiem, bet tie ir mani subjektīvie vērojumi, un arī tas, kā man augsts saka, viņi ir daudz sarežģītāk būvēti nekā sievietēm, ja? Un varbūt tāpēc viņš viņu tā slēpj, varbūt tāpēc viņš spēlējās, kaut kā mēģina to visu saturēt un brīžām maskēt un pagaidīt, ja? Tā kā tas drosmīgs jūtu ziņā, tā es teiktu. Un vēl, kas ir vīrietim, ir jāiemācās sev piedot. Vīrietis nepārtraukti sev uzstāda uzstādījumus, kas ir tā kā neiespējamā misija. Ja? Un tie ir dažādi veidi un atbilstoši dažādiem raksturiem un dažādam izglītības līmenim, bet tas, kad ir obligāti viņš uzliek kaut kādu sev neiespējamo misiju, to es esmu pieradusi. Ka man ir obligāti kaut kas jāvar, tas, kas nav jāvar. Un tās abas puses attiecībās gribētu tikt galā, ja, ka tā sieviete saka, varbūt tu varētu visam ko citu, šito te tu vari arī nevarēt. Ja? Un tad, no manas preses pieradusi, ka vīrieti ir ļoti grūti nogrūst no tā ceļa, ko viņš ir domāšanā uzsācis. Ja? Tur tikai tas neredzamais variants. Ja? Tā kā vīrietim ir sevi arī jāiepazīst no jauna, ka kas ir tāds viens kārtīgs, foršs, labs vīrietis. Ja? Un tas ir tas, ko vīrietis var tā mēģināt uzrakstīt uz lapas. Tas ir tāds vīrietis, ko tu sevī cienītu. Un tad bieži vien to sarakstiņu paskatoties, viņš ir tāds diezgan daļai pabriezmīgs, jo viņš nav godīgs, tāpēc, kad vīrietis uzskata, ka viņš var sevi cienīt tikai tad, ja, un tur sākas, cik man ir jāpelna, kas man ir jāvar, ja, un tā tālāk. Vīrietis var sevi cienīt, ja viņš ir cēls, ja viņš ir augstsirdīgs, ja viņš grib saprast, ja viņš ir jūtīgs, un ja viņš ir drosmīgs. Un tā ir tāda sarežģīta lieta jūtas savienot ar drosmi. Un tad uz tā bāzes izpausties dzīvē. Jo visbiežāk vīriešu pasaulē tās jūtas tiek nobēdzinātas kaut kur, lai es varētu būt it kā drosmīgs. Ja? Īstenībā jūtām ar drosmi ir ļoti liela saistība. Un tātad, kā lai saka, šito izpildot, ko es tevi pateicu, tad vīrietis kāds viņš kļūst? Paties. Paties pats pret sevi.
Jo viņš jau tiešām ir tas, bez kuru sieviete nevar. Viņš jau ir tā lode, kas trāpīs tā mērķī. Ja? Bet, lai tā lode varētu trāpīt, ir iekšā kodols, kas ir jūtas, un tas ir jārespektē. Tāpatās, kā es sievietēm teicu, ka pašvērtība ir zem katras kritikas, jo vajag, lai vīrietis novērtē. Tā arī vīrietim īstenībā pašvērtība ir zem katras kritikas. Tikai tā starpība, ka ne katram vīrietim varbūt vajag obligāti, lai sieviete to novērtē. Viņš bieži vien kaut kādas latiņas, kas sabiedrībā ir, tās tā kā uzliek sev par to. Viņš pats sev izgudro to programmiņu, kas viņaprāt viņam ir jāsasniedz, lai viņš būtu vīrietis. Ja? Tāpēc vīriešiem es teiktu, ievelkat dziļāk elpu, rīts gudrāks pa vakaru. Nesabojāt sev dienu. Un nesabojāt caur to ģimenei dienu. Un ievelkot to elpu, jūs ievelkat drosmi. To drosmi, kas ir vajadzīga, tur ejot cauri tām dzīves situācijām, kas nāks. Latvijā šodien ir ļoti daudz vīriešu, kam ir bail no atbildības. Jeb arī patoloģiski otrādi. Tā ir tāda vēl viena lieta, ja? Ka vai nu ir bezatbildība, vai nu ir pārspīlēta atbildība. Un te es teiktu tā, ka vīrietim ir jāatcerās svarīga tāda schēma, kas abiem dzimumiem ir vienāda, bet vīriešiem bieži vien viņa tā nedarbojas, viņa psihē viņa izmaiņa. Tātad centrā ir es savā dzīves laukā, tad ir mana personīgā ģimenes dzīve, un tad ir darbība izpausmē. Un šī zona, es to esmu arī individuālās konsultācijās zīmēs, ir paredzēta uztvērei. Un tas ir tas, kā tam būtu jābūt. Ka katrs cilvēks mēs esam savā kosmosā, mēs pamostamies savā ģimenes, ja personīgajā, privātajā lauciņā. Tas ir centrs. Bija, ir un būs. Miljoniem gadu tā bija, to neizmainīs. Ja? Un tad, kad šitie divi jau ir sinhronizējušies, tad tālāk nāk izpausme, darbība, karjera un tā tālāk. Ja? Tātad ģimene ir sākums, ģimeniskums ir sākums, tikai pēc tam karjera. Un ļoti daudziem vīriešiem cauri gadsimtiem ir aizgājis psihē tā programma savādāk. Es asociēju sevi nevis ar ģimeni un personīgo komforta zonu, bet ar darbu. Ja? Es darbs priekš ģimenes. Labi, ja es viņu nolieku konkrēti kaut kādā vietā. Īstenībā sākas tas, kad nav laika ģimenei, kad ļoti daudz jāstrādā, ja, jo tas ir samainījies vietām. Es strādāju, lai piedzīvotu ģimeni priekš ģimenes. Un tā nav taisnība. Jo mēs piedzimām ģimenē, dzīvojam ģimenē, un tieši kvalitatīva atpūta vai viss tas, kas notiek ģimenē, dara to, lai es varētu sakarīgi darboties, strādāt rezultatīvi. Ja? Tā kā katram vīrietim ir sev jāiedod tā ģimenes zona. Katram vīrietim varbūt ir jāpalīdz savai sievietei, akceptējot, papriecājoties par to, kas ir mājās, jo tas ir izdevīgi pašam vīrietim, jo viņam pēc tam labāk strādāsies. Kaut gan viņam pašam liekas, ka nē, man pa priekš jānopelna miljonus pēc tam. Patreiz es nevaru priecāties mājās, jo vēl jau nav miljons. Ja? Tur ir dažādas tās latiņas. Kādam miljons, kādam ir... Kā lai saka, kaut kāds konkrēts, tur, nezinu, jāpabeidz tur otrā izglītības iestāde un tā tālāk. Ja? Tad šīs te latiņas samainat vietām.
palutinat sevi. Un tad, jo savādāk, kas te notiek? Daļa man tagad ir tajā fāzē, kur viņi ir nevis harmoniski, bet viņš šausmīgi daudz strādā, un praktiski viņš līdz ar to nevar normāli emocionāli mājās atpūsties. Jā, viņš arī tur saka, nekas gan jau izturēšu. Jā. Tā ir tā savu jūtu, savu emociju nerespektēšana. Un otra daļa, kuri šitajā te dzīvodamies ilgi un dikti ir ļoti noguruši, tad sāks tā bezatbildība. Tad šodien ir ļoti daudz nogurušu cilvēku, kas ir paguruši visu laiku iet pa uzvarētāju trasi. Bet tā schēma vēl joprojām nav mainījusies. Kā viņš ir tas darbs centrā, ja? Es un darbs. Ja? Un tad ir sanāk tā, ka tas cilvēks, ja viņš jūt, ka viņš vairs nevar pastrādāt un viņš nevar būt karjeras, viņš vienkārši uzliek Nikolai tam darbam. Ja? Un sanāk tāds mājās sēdoši tādā gadījumā cilvēks, kurš vienkārši pārdzīvo par to, ka viņam nav darbs. Ja? Kaut gan īstenībā viņš beidzot saņem ģimenes zonu. Tev tā kā rāda, tev taču trūks šī sadaļa. Sāc tur rosīties, pabaudi, sāc vismaz tad tais mājās, ja tur, kā lai saka, visu ko pa labi pa kreisi, ņemties. Tas ir vēsturiski tā izveidojies, tas ir zemapziņā, jo vīrietis maz bija pie mājas. Viņš jau netika iesaistīts tik daudz sievietes dzīvē. Ja? Un to nav ko tur ne pārmest nekā, vienkārši tur neviens nav vainīgs. Tā bija. Un tātad vīrietis ir pazudušais dēls, ko gaida mājās. Ievilkt elpu, uzlādēties, sakārtoties, un ka viss sākas no ģimenes. Nevis no tā, kā tu tagad, kā lai saka, uzvarēsi karjerā. Jo tieši tur, kur ir bijusi laba tā bērnība, ka ir bijis tas labs tas ģimenes fons, ja, tur jau arī tā karjera vīrietim tā automātiski diezgan aiziet labi. Ja. Un tas jau nav tikai, kā lai saka, tur sievietes nopelns, tas ir paša vīrieša novērtēšana, cik ģimene viņam ir svarīga, cik viņa ir uzlādējoša, ka viņa ir īstenībā mans spēka un drošības avots, nevis otrādi, atbildības nasta, pa kuru jārūpējas. Ja? Tā kā no abām pusēm tur ļoti daudz ko nākās darīt, lai tas viss varētu sakārtoties. Ja? Bet tā pamata aksioma ir šāda, un tad vienkārši katru dienu visās situācijās par to ir jāatcerās. Tālāk te tāds interesants vērtējums, ka esmu dzirdējusi izteikumu, ka nākotnē vīriešus pacels tieši tās sievietes, kurām būs augsts jaņa, augsta jaņa enerģija, tieši vīrišķā enerģija, jo tās sievietes būs iemācījušās arī savu sievišķo pacelt vienā līmenī ar vīrišķo, veidojot līdzsvaru, kas savukārt veidos milzīgi enerģijas potenciālu, lai izraut vīriešu no viņu miega. Un tur raksta sieviete, ka viņa ir aktīva, viņā ir daudz jaņu, un viņa pieļauj, ka viņai tas nav līdzsvarā ar viņu, ja jau blakus ir vājš vīrietis, uz ko es atbildu, ka tām sievietēm, kuras ir, bieži vien tā kā jūt sevi stipras, viņām pretī iedod nevis vāju, bet viņam iedod materiālu, ja? Jo man negribas tos vīriešus aizvainot, bet tā sanāk, kad, kā lai saka, lai viņš varētu lidot, viņu trenē neredzamā veidā sievišķā enerģija. Tāpatās, kā ja mēs skatāmies individuāli uz jūsu dzimumu, tad iekšā katrā vīrietī slēpjas maza gracioza sievietīte. Ja? Un tā mazā graciozā sievietīte ir tā, kura īstenībā dod jums spēku, ja vien jūs viņu neesat tur iekšā nomušījuši. Ja? Un otrādi, tātad arī sievietēm katrā visjaukākajā, pūkainākajā sievietē iekšā tur ir viens, kā lai saka, ninja. Ja? Ja? Tā kā runāt par sieviešu emocionalitāti ir, manuprāt, pāragri. Jo tur ir, ka nemaz iekšā nav ļoti emocionāla radība, viņa ārēji ir emocionāla. Savukārt vīrietim tur ir tā emocionālā. Ja? Vēl kas ir vīrietis, ja viņš atcerētos par to sievieti iekšā sevī,
Tā sieviete ir tā, pie kuras jums ir jāvēršās grūtā brīdī, jo viņai nav loģikas. Ja? Un tas ir tā kā savai sirdī teikt, nu, kad dod man spēku, griezties pie viņas tā kā pie mammas. Ja? Jo vairāk šis te moments, ka vīrietis ar to sievišķo ir kontaktā, jo ir labāks, nu tā kā intuitīvs rezultāts, labāk jūt savu ceļu, labāk aiziet emocijas, neradot hroniskas slimības. Ja? Vienkārši cilvēks jūtās līdzsvarā. Un tāpat tās sievietēm viņi izskatās daudz organizētāk, ja viņai to jaņu nav nospiedusi. Ja? Ja viņa tam jaņu iekšējai tai sirdē ļauj izpausties. Ja? Un tā. Šodien vienkārši ir tā, ka ļoti daudz sievietes ir uzņēmušās tādu lomu neapzināti no iepriekšējiem iemiesojumiem, kā pierādīt vīrietim, ka es arī esmu. Nu patreiz mēs dzīvojam kulminācijā, kur nu jau būsim tūlīt pierādījušas. Ja? Tā kā tēt vajadzētu pārslēgties uz nākamo fāzi, pierādīt blakus esošiem, ka viņš arī ir. Ja? Nav tikai es. Un tā. Vēlreiz man jāatgriežas pie tā, ka viņi saka, kas būtu, ja nebūtu. Kas būtu, ja vienkārši nebūtu. Nebūtu mums to cilvēku arī tādu, kāda viņi ir blakus. Nebūtu nekāda. Nebūtu pat uz ko pabļaut. Ja? Vienkārši nav uz ko izlādēties. Ja? Var spogulī skatīties. Un tā. Vēl par vīriešiem. Es tagad mēģināšu saslēgties. Viņi saka, pašā pamatā tas nav vīriešu sieviešu stāsts, tas ir cilvēku stāsts. Ja? Tātad abiem dzimumiem ir jāapjauš, kad jūs esat pilnvērtīgi. Vienkārši tas ir, kura kažoka puse šobrīd ir pagriezta. Nu, no virsas. Pūkainā vai otra. Ja? Un viņi saka, un ja jūs katrs sevi apzināsieties kā divi vienā, es, sieviete, vīrietis, un vīrietis apzināsies sevi, ka viņš arī ir vīrietis, sieviete, ja, tad beidzot tā atslēga ar to slēdzeni kaut kā varētu man kaut kur tur satikties. Tieši tas pats, ko es teicu sievietēm, ka beidzat darīt dēļ vīriešiem, to paši es varētu teikt vīriešiem, beidzat darīt dēļ sievietēm. Dēļ otra cilvēka kosmosa nekas nav jādara. Jo viņš par to paldies nepateiks, tāpēc, ka visticamākais, ka mēs to otru kosmosu no galvas nezinām. Bet dēļ sava kosmosa, kuru cienu un cienu to, ka ir ienācis, tur arī tas cilvēks pabāzes galviņu, ja? Tādā gadījumā, jā. Jo mēs gribam bieži vien izdarīt par daudz, un beigās ēdiens ir pārsālīts. Ir no vienas puses, ir no otras. Man personīgi es vispār nekādās sievietes un vīriešos diži daudz neesmu dalījusi, jo mani novērojumi visu dzīves gaitā saka, ka visi ir cilvēki un vienlīdz labi pinkšķi kā vieni tā otri, dusmojās kā vieni tā otri, pārdzīvo par lietām atkarīgi no tā, nu kāds viņas ir un kāds raksturs ir. Un īstenībā tas raksturs ceļo līdzi daudz vairāk un izpaužās tas pats raksturs vienā dzimumā un pēc tam otrā. Var sakot, kāds ir cilvēkam raksturs, tāds viņš ir gan kā vīrietis, bieži vien gan kā sieviete. Ja? Tā kā vēl tāda atklāsme, mēs neesam no dažādām planētām. Bet es nepiekrītu tai psiholoģiskai teorijai, ja? Kad vīrieši ir no vienas planētas un sievietes no citas. Jo kamēr mēs tā domāsim, tikmēr mums vienam otru nesaprast. Mēs esam no vienas un tās pašas planētas, dzīvojam uz vienas tās pašas planētas, un plus vēl īstenībā man vajadzētu ļoti labi saprast vīrieti, jo es taču pati arī zinu, kāda es biju, kad biju vecis. Ja, kas tur ko nesaprast? Ja? Tātad, ja ļausim sev sajust to, kā es justos, ja es būtu otrs tas dzimums, ja? Tad arī tas rezultāts varētu būt labāks.
Ja? Un vīriešiem tas pats. Ja viņš ļautu sev sajust, kā jūtas sieviete, kas iespējams daļai ir kategoriski aizliegts kā tāds, jo tas taču ir vājuma pazīme. Ja? Vīrietis, kurš sajutīsies kā sieviete, tā nedrīkst. Ja? Tīsnībā tas ir vajadzīgs, tā ir pilnība, tā ir pilnvērtība. Tā. Priecātos, ja varētu lekcijā dzirdēt par to, kā rīkoties šķiršanās situācijā, lai no tā vismazāk ciestu bērns. Kā tikt galā ar negatīvām emocijām, sāpes, pazemojums, nožēlu, greizsirdību, bailes, ko no šķiršanās un kur ņemt spēku veidot savu tālāko dzīvi pašai. Nu, tā atbilde it kā ir ļoti vienkārši, jo tur ir jāstrādā ne tik daudz ar partneri vai ar bērniem, bet vienkārši ar savu vainas apziņu un ar savām tām bailēm. Jo visbiežāk tad, kad izjūg nosacīta ģimene, pareizāk sakot, hologrammā tur nekas neizjūg, vienkārši mainās šīs dekorācijas uz skatuves, cilvēki jūtas vainīgi. Attiecībā pret bērniem viņi visbiežāk jūtas vainīgi. Un tagad iedomājieties to, ka enerģētiski vecāks nozīmē rekuri bērna aura, ja, un apkārt iet slānītis vecāku auras. Un tagad tas vecāks jūtas vainīgs. Ko jūs uzdāvinat bērnam? Ja? Psihologi ļoti labi zina šo te problēmu, ka bērns jūtas vainīgs par to, ka vecāki šķiras. No kurienes? Kādā sakarībā? Enerģētiski tas ir ļoti vienkārši iespējams. Tāpēc, ka savu vainas apziņu par to, ka nevarējām uzdāvināt idilli saviem bērniem, vismaz tajā brīdī, ja? Mēs savu vainas apziņu notransportējam pie bērniem. Un viņam tas tātad ārējā slānī sāk darboties. Tā kā tā galvenā atslēga ir nejusties vainīgām vai vismaz runāt ar sevi par šo tēmu, kad ir tā kā ir. Dzīve virzās, dzīve turpinās. Ik pa laikam pasaulē notiek ļoti lielas kataklizmas, ļoti lieli kaut kādi tādi notikumi, kur cilvēki arī dabū dēļ tam šķirties un kā. Un ja viņi nejūtas vainīgi, viss atrisinās normāli. Ja? Mēs tagad dzīvojam miera apstākļos, salīdzinoši miera. Jā, ir ļoti liels spiediens gaisā, bet citādi tie ir miera apstākļi. Tātad, par ko justies vainīgam? Par to, ka bērns ir paēdis un būs paēdis? Par to, ka divi cilvēki sakašķējās un kaut ko tur nesadalīja uz brīdi? Tie ir dzīves sīkumi. Ja? Jo netik tālu, ja mūsu vecmāmiņas šito te neuzskatītu par problēmu. Jo tur arī bija bērni. Un bija karš. Un tam bērnam abus vispār vecākus varbūt, kad nošāva, ja? Un viņš uzauga vispār uz ielas vai kaut kur. Un tā kā neviens nejūtās vainīgs, jo nevienam nebija laika, tad jā, zinām traumu tas karš tā kā atstāja, bet tajā pašā laikā kopsumā tur nekāda baigā psiholoģiskā trauma, ko doktorēt pie psihoterapeita, nav. Jo nebija laika tam tik ļoti pievērst uzmanību. Ja, tā kā šī vainas apziņa ir pilnīgi neizdevīga, un otrs ir tas, ka bērns ir pelnījis paskaidrojumu. Un ja mēs jau no mazām dienām iepazīstinām bērnu, ka cilvēki ir dažādi, viņiem ir vēlmes, viņiem ir patikšanas, nepatikšanas, un viņiem ir tiesības uz to. Tieši tāpatās, kā viņam ir tiesības, tā arī tētim ir tiesības un mammai ir tiesības. Jo ātrāk viņš to zina, jo vieglāk viņš pieņem to, kas notiek. Daudz grūtāk, protams, ir bērnam varbūt pieņemt pēc tam, kad veidojas jaunas attiecības, tur patēva pamātas un nomainās tur dzīves un tam līdzīgi. Ja? Bet pats šķiršanās fakts, ja? Tur cilvēki pieaugušie ir uztaisījuši ap to ažiotāžu un pasniedz to bērnam kā dramatisku notikumu. Viņš nav dramatisks, ja? Un jo paši pieaugušie mazāk drāmas komunikācijā viens ar otru tur taisīs, jo vieglāk to pārdzīvos bērni.
Ja? Jo viņi, kā lai saka, viņi visu tur vēro, viņi visu redz, dzird. Ja? Un ja viņi redz mammu, kurā stāsta pa telefonu, ka gan ir šausmīga, briesmīga dzīve, un ka tagad ir vispār pasaules katastrofa, tad mēs nepadomājam, ka mēs par to informējam bērnu. Viņš to visu redz. Ja viens ir tas, ko mēs ar viņu pašu runājam, otrs ir tas, ko viņš redz, kā mēs attiecamies pret to dzīves situāciju. Un viņš saņem tātad apliecinājumu tam, ka šķiršanās ir kaut kāds ārprāts. Ja? Tur jau nav nekāda ārprāta. Savāca šmotkas, aizklapēja durvis un aizbrauc uz blakus dzīvi. Ja? Tā kā brauc vasarā pie omes, tad taču nav nekāds ārprāts. Notiek tieši tas pats. Ja? Tā kā tas no mums ir ļoti, ļoti atkarīgs un ļoti svarīgi, lai mēs tā attiektos. Ja? Bet tas jau nekas nav. Reku jābrauc uz darbu, ja būs komandēm, reku ir, tur ir dzīvoklis, tur bija jāizbrauc, tur dzīvos. Ja? Jo ko sieviete bieži vien izdara, ka viņa pasaka, ārprāts, es negribu atstāt bērnus bez tēva. Kas tās par muļķību? Kā viņam, tam bērnam bija tēvs, tā viņam ir. Ja? Pat tad, ja viņš nomirst, viņš ir. Ja? Jo mēs jau esam mūžīgi. Tā tad arī tajā vietā es teiktu, tētis ir debesīs. Ja? Jo, var sakot, tur galā ar negatīvām emocijām, kaut kā galā, kā tagad tur ar viņām cīnīsies, ar tām negatīvām emocijām nevar tā baigi izcīnīties, viņas būtībā ir vienkārši, mainot ļoti vienkārši attieksmi, jo sarežģītāka ir dzīves situācija, jo vienkāršāka attieksme. Tā ir tāda aksioma, ko es personīgi lietoju dzīvē. Ja? Ja jums ir jākāp Everestā, tad nekādā gadījumā nevajag domāt par visu Everestu. Nekad neuzkāpsiet. Domājiet tikai par 5 soļiem uz priekšu. Ja? Un tā ir arī ar visām šīm šķiršanām vai kaut kādām sarežģītām darba maiņām, valsts dzīves maiņām, tā tālāk. Primitīvu attieksmi. 1, 2, 3. Būs mazāk lieku emociju, mazāk jēzgas, mazāk analīzes ne pa tēmu, kura nekādu risinājumu nedod. Ja? Jo rīts gudrās pa vakaru paiet pusotrs gads, un tas pats nīstais tur kaut kāds tur bijušais partners ir tīri normāli sakarīgi, ar viņu visu var sarunāt. Ja? Ļoti bieži tā ir. Ja? Vēl, kas ir vecākiem, ir ļoti bail būt nezinīšiem bērnu priekšā. Tas nozīmē, ka mums arī ir bail tā kā izpaust, ka, zini, man sāp, man ir grūti, es nezinu, ko darīt. Un tātad mēs būtībā bērnam nodemonstrējam, ka tāda situācija tā kā nedrīkstētu būt. Īstenībā viņa drīkst būt. Es varu mierīgi pateikt, ka es šodien nezinu, ko darīt, ka man ir pilnīgs čaupu attiecīgo jautājumu, un es nodemonstrēju attieksmi, ka tas nekas. Rītā gan jau taps tā skaidrība. Ja? Un viņi, starp citu, ir tik gudri, ka viņi pat varētu palīdzēt jums salāpīt to jūsu nezināšanu. Ja? Jo, ja jums būs šāda attieksme, tad bērns arī pateiks, nekas viss būs kārtībā, kur tur uztraucies. Ja? Mēs esam cilvēki. Mēs neesam visu laiku varoņi. Ja? Tātad arī attiecībā pret bērniem mēs drīkstam būt cilvēki. Un tas būtu tas, kā mēs ar mīlestību attiecamies pret sevi. Tā. Ja sievietei būtu jāizdara izvēle, burtiskā fiziskā nozīmē starp saviem bērniem vai savu vīru, ko viņai vajadzētu izvēlēties, es nekad neizvēlētos starp. Ja, viņi kā bija abi jūsu laukā, tā ir abi jūsu laukā, ja, un jūsu dzīvē. Jūs varat izvēlēties attiekties kā pret vienu un kā pret otru. Ka es varu izmainīt attieksmi. Viņi tur ir abi. Tur nav vai nu viens vai otrs. Ja? Vienkārši viens iespējams ies ārā pa durvīm, otrs paliek. Ja?
Un vēl jau ir tas, ka šajā jautājumā ir tāda nojauta, ka cilvēks neizdara izvēli saskaņā ar sevi, jo viņam jau nav jāizvēlās vispār ne vīrs, ne bērns, bet tas, ko es domāju. Tas, kāds ir mans lēmums, kas man patīk, kas man ir izdevīgi, kas manā attīstībā mani virz uz priekšu. Tālāk, kādi ieteikumi ir Vēdās minētā balansa saglabāšanai? Mīlēt sevi, tad vīru, tad bērnu. Nu, cik es saprotu, Vēdas ir šādu te versiju piedāvā. Vai šāda kārtība ir jāievēro, vai tāda vispār pastāv? Vēdas ir ļoti seni raksti, un pieļauju, ka tur ir daudz dziļāk atkal tā doma, nekā mēs tā burtiski gribam viņu izpildīt. Tātad mīlēt sevi, tas ir ko, uzkrāsot acis pie spoguļa, tad vīru un tad bērnu. Ja mēs tā burtiski skatāmies, tad diez vai tā tas sanāks, tāpēc, ka visticamākais, ka pirmais no rīta pieceļoties būs bērns, pēc tam, kā nu kuram vīrs, kuram es pati, ja? Un tā kā tādā burtiskā nozīmē es viņu vispār netulkotu. Mīlēt sevi, tātad mīlēt savu radošo pirmsākumu. Tad vīru, tātad pēc tam izpausmi. No sākuma mīliet iņu, pēc tam mīliet jaņu, un pēc tam to, ko jūs ar to radat, bērnu. Ja? Un jebkurā situācijā vienalga, attiecoties pret ko, visur ir šīta lieta. Pa priekšu iņ, pēc tam jaņ, ja? Jo tā rodas visi notikumi. Pa priekšu ir ideja, neredzamā matērija, tad tas ir jaņ, kur sākas darbība, aktīvais ceļš uz to, un tad ir bērns, jeb rezultāts. Tāpēc iespējams Vēdās ir teikt, ka pa priekšu es, pēc tam vīrs un pēc tam bērns. Ja? Jo savādāk es vienkārši man teikt rādu brokastu ainu priekšā, pa priekšu es pēdu, pēc tam bērns pēdu. Ja. Tā nav lineāra uztvere, ar kuru mēs varētu iztulkot šeit teikto. Laulība. Vai ir nepieciešams attiecības noslēgt ar sadarināšanos un vai laulībām? Kādam mērķim tas ir nepieciešams un kāda nozīme tam ir? Tas, kā to ievieš kontrolējošās institūcijas, viņiem tas ir vajadzīgs uzskaitē, ļoti vienkārši. Kurš ar kuru, kāpēc? Viss ir jākontrolē. Tas, kāpēc tas būtu vajadzīgs pašiem, nu, tur, kur tā ir juridiskā puse, es tiešām arī ieteiktu lielākai daļai to noformēt, jo tās situācijas, kur pēc tam cilvēks ir sevi apdalījis, ja? Nu, tā ir tīri tāda juridiska aizsardzība. Ja? Jo savādāk 5 gadus aiz lielas mīlestības dzīvojam kopā, pēc tam, nu, kā lai saka, spēcīgs konflikts, jāšķirās un kā nu tagad dalīsim visu to mantību. Ja? Tā kā tā ir vienkārši tāda, es viņai neredzu rituālistisku nozīmi tik daudz, kā savu veidu juridisku aspektu, kuriem tas ir nepieciešams. Ja? Katram cilvēkam pašam jāskatās, ja? Cik viņam tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs un kurā brīdī. Vēl kas ir, tur, kur mainās uzvārds, laulībā, ja? Tad tas gan ir tas, kad sieviete sanāk tā, ka viņa tad tiešām enerģētiski turpina tā vīrieša dzimtas karmu, nu kaut kādu taciņu. Ja viņa vēlreiz mainīs uzvārdu, nu vēlreiz precēsies, tad viņa atkal tā kā ieiet nākamajā tajā dzimtā. Ja, tā kā tā uzvārdu maiņa, tā šo to pamaina jūsu dzīvē, jo tā ir cita vibrācija, kas ir pielikta klāt jūsu vārdam, un ar to ir jārēķinās. Tā kā paskatieties, vai jums patīk uzvārds, nepatīk, kuru jūs pieņemat. Ja? Un varbūt ir arī gadījumi, kur vīrietis ir laimīgs, ja viņš gribētu labāk paņemt savus topošos sievas uzvārdu. Ja? Jo tā kā tas ir tas, ko jūs turpināsiet, tā vibrācija iet tālāk. Savukārt, ja mēs skatāmies uz precībām kā uz rituālu, tad
tas, kur mēs precamies tā kā šodien, nezinu, jau gadsimtus divus varbūt, precās ar balto kleitu un čupu kāzu viesiem, kurus nepazīst, var sakot, tas nav rituāls. Es pat nezinu, kas tas tāds ir. Jā, kazas. Jā, jo tas ir ļoti stresaina diena jaunajām pārēm, un visbiežāk cilvēks tur jūtās apmulsis, viņš ir to dienu gaidījis, kā nezinu kādu risinājumu un atrisinājumu, tad viņi atnāk, ir milzīgs spiediens, un tad tā diena burbuļojot un galvai sākot sāpēt kaut kur paiet, un teikt, ka viņa izdara to, ko varētu izdarīt kāzas kā rituāls, nē. Ja? Tur ir tāda vāja atblāzma palikusi no tā. Un jo dziļāk mēs skatīsimies senatnē, jo vairāk mēs varētu atrast tos rituālus, kas ir rituāli. Jo tātad ļoti senos laikos cilvēki zināja, ka divus tātad kosmosus saliekot kopā, gaidīt, ka viņi tagad vienkārši uzreiz tā mācēs ļoti skaisti dejot, neviens to negaida. Tātad ir skaidrs zināms, ka būs kaut kādas problēmas, un tāpēc veic rituālus, lai enerģētiski vairāk tā kā izlīdzinātu, saderinātu to pāri, lai viņi būtu pieklājīgāki viens pret otru, ja? Lai viņi cienītu vairāk, tā kā noprogrammē uz to dzīves gājumu, tik cik viņiem būs jāiet kopā, ja? Lai tas būtu maksimāli produktīvāk. Tā kā tāds rituāls, es labprāt viņu piedzīvotu. Ja? Un baltiem tādi ir bijuši, kā arī citām tautām, protams, ka ir bijuši, bet tās nav pēdējo laiku tradīcijas. Tātad tas ir vesels stāsts, ko tur dara, un tur sanāk, ka tas pāris tiešām ir galvenajā lomā, un uz viņu ir atnākuši nevis novērtēt, un kā lai saka, noskatīt, nobrīnēt, ja, kāda tā līgava un kāds tas līgavains, ja, bet palīdzēt viņiem, novēlēt viņiem veiksmi. Ja? Jo, manuprāt, šodienas kāzas reti, kad izdara iekšēji šo te novēlējumu. Viņi atnāk papriecāties. Forši draugam kāzas būs tusiņš. Ja? Tas ir sakrāls moments, tas rituāls, kam būtu jābūt šī sadarināšanās vai kāzas. Un ir kāds cits seminārs, kurā es esmu teikusi, ka pēc būtības cilvēkam kāzas ir jāsvin tikai tad, ka viņš jau kādu laiku kopā padzīvojas. Jo ir sadarināšanās un ir kāzas. Sadarināšanās ir gredzenu mīšana. Tas nozīmē, ka es neapvainošos, ka tu man uzkāps uz kājas. Rekuvot gredzens ir pirkstā par to, lai es tā kā atcerētos, kad es neapvainošos, ja tu man uzkāps uz kājas. Es devu vārdu, ka tu drīkstēsi, ja gadījumā tev ļoti gribēsies. Un tad ir tas process, kas ir tie 3 gadi līdz pirmajai krīzē, kur ilūzijas brūk, un tad ir 4 gadi, kur slīpējās un vai nu sanāk vai nesanāk. Ja? Un tā apmēram es teiktu, ka ir vidēji 7 patreiz liekas, ja? Kur varētu būt līdz tās partneru attiecības, vai nu aizaug līdz tā stadijai, kur tiešām man izveidojas veikls dejotāju pāris, ja? Vai nu nē. Ja? Jebkurā gadījumā 7 gadi ir pietiekami cienījams laiks, lai tiešām šo to kaut ko saprastu. Un tad, es saku, ja tad pēc 7 gadiem, kur šis pāris var teikt, ka viņš ir salīdzinoši izdevies, viņš tad taisa kāzas. Ja? Tad sanāk tā, ka tie ir tiešām īsti draugi, kas ierodas tais kāzās, nevis cilvēki, kuri nepazīst šo jauno pāri. Un tāds, varētu teikt, tāds jauns, kārtīgs sākums kopīgai radīšanai bez rīvēšanās, kur visi jau iet gludi. Ja? Tā kā pašu ziņā varat nesteigties ar kāzām, bet ar sadarināšanās rituāliem gan varat padarboties. Ja? Tālāk. Vai pasaulē ir iekārtots, ka cilvēkiem ir jāprecas? Dievs nav iekārtojis neko ar obligāto jāvārdiņu priekšā. Ja? Nav obligāti. Vai tas ir vienīgais pareizais ceļš, ņemot vērā graujošu šķiršanās statistiku? Lai katra tā otra puse, kā lai saka, tas nav vienīgais pareizais vai nepareizais. Ja?
Bet, sievietes, saku, viņas taisni drīzāk aiz naivumu gribētu padzīvot bez tās juridiskās aizsardzības, bet tur, kur ir tie bērni, jā, tur savā veidā šī te laulība, viņa atgādina, tas papīrs par to, par ko mēs esam atbildīgi. Es, protams, nedomāju, ka tur ir zaksā jau nesaka, līdz nāvi mūs šķirs. Jā? Jo nav jau tā, ka varēs tā, var neprecēties, var dzīvot, bet kamēr neparādās bērni. Ja? Jo bērni ir kaut kas, kur mēs piedalāmies tajā radīšanas procesā un tik viegli prātīgi, es tā staigāšu un nedomāšu, tā tas nav. Ja? Kādēļ tik daudz ir laimīgi nedzīvojot kopā un vai ir pareizi un nepareizi šajā gadījumā? Ja ir tiešām laimīgi nedzīvojot kopā, tad tā tam arī ir jābūt. Ja? Jo es saku, tūplānā cits instruments, kas skan savādāk nekā es viņu varu nepārtērēt. Kā lai saka, pa gabalu tā skaņa ir pieņemama, ja? Tuvumā skatīties katru dienu, kā žāvājās, tur ir jābūt... kā lai saka, tomēr kaut kam iekšā daudz lielākam, lai es pieņemtu to, kā tas otrs žāvājās un ņurkājās, un kā jau mēs visi mājās tur darām, ja? Katram ar savām, kā lai saka, knifiņiem, utīm un tā tālāk, ja? Tā kā, tas jau ir tās labās attiecības. Darat tā, lai jūs justos komfortā. Ja komforts ir tā, kad ir tuvāk klāt, viss ok. Ja komforts nosaka to, ka, lai mēs justos komfortā, ir jābūt vienam no otru tālāk, arī ok, viss kārtībā. Ja? Jo viņi saka, šis ir tas laiks, kurā mēs mācamies gan iepazīt sevi, gan dažādi šīs te attiecības savstarpējās, tāpēc uztraukties par to, vai es esmu izpildījis programmu pēc plāna tik un tik gados, un tad tur tās ilgstošās attiecības, ja par to galīgi neuztraucaties. Ja? Ja viņi saka, katrs cilvēks, kas nāk jūs dzīvē, vienkārši meklē to atslēgu, lai ir tā komforta zona starp viņu un jums. Vai dzīvošanai kopā sievietē ar vīrieti nereģistrētā laulībā, vai tam ir kāda nozīme? Priekš debesīm, nē. Priekš pašiem drīzāk. No sākuma varbūt nē, bet vēlāk es domāju, ka tur varētu kāds uzmest lūpu. Ja? Jo, ja abus tas apmierina, viss kārtībā. Ja? Bet kaut kas tur ir jāskatās, ja kāds cilvēks grib tomēr to laulību reģistrēt, viņam būs ļoti īpatnēji dzirdēt, kāpēc tas otrs negrib. Un tātad, vai tu tomēr mani mīli vai gribi, ja? Tātad es tev tomēr neesmu tik svarīgs. Kas arī tad nāksies to pieņemt. Fakts. Ja? Man šobrīd ir jautājums par attiecību stabilitāti, viss plūst un mainās, varbūt laulības nav uz visu mūžu, kā to redzam šodien apkārt, kaut gan man būtu vēlēšanās izaudzināt bērnus un kopā arī vecumdienas sagaidīt. Vai tā ir utopija? Priekš šodienas pieļauju, ka nedaudz, bet uz to ir jāvirzās. Ja? Jo mēs ļoti ilgi attīstības ciklā Zeme ir virzījusies par tādu, kā lai saka, šitādi te, kur arvien sabrūk viss, ja? Un atpakaļ ir jāieiet tā kā harmoniskā. Un tur, kur sāk augt mūsu apziņā, paplašinās tā apziņā, tur veidojas iespēja veidot pilnīgi citādākas tās attiecības, ja? Jo šeit jūs redzat, augšālējā sāk, beidzās, ja? Kaut kas uz kaut ko aiziet, tad beidzās. Ja? Un cauri šiem visiem periodiem, kur Zeme vai šitā te ir savu attīstības ciklu gājusi, tur ir vairāk problēmu nekā kaut kas harmonisks. Un patreiz mēs vienkārši taisni gatavojamies tam harmoniskajam, tai utopijai. Ja? Tā kā tā utopija ir ļoti svarīga. Un mēs gatavojamies tādā veidā, ka mēs cauri šiem laikiem esam šita te pilnīgi tā kā samudžināti, muģeklī. Un mēs tagad visu pēc kārtas muģinām vaļā. Ja?
Tāpēc sanāk, ka it kā ir pilnīgs haoss attiecību jautājumā, un tad ir viens, un tad ir otrs, un priekš kam, un no kurienes, un kas tas tāds, ja? Un tam visam iet cauri, līdz kļūst brīvs. Un tur, kur tā mūģekļa vairs mums apkārt nav, tur arī sākās tā utopija iespējama. Ja? Tā kā īsta utopija viņam nav. Kāpēc ir vieglas un sarežģītas partnerattiecības? Kāpēc no viena cilvēka var šķirties viegli, bet no cita grūti? Vai tā ir sava veida mācība, ceļš, ko vienam un otram ir jāiemācās un jāsaprot? Sarežģīti un grūti ir šķirties tur, kur ir palikušas ļoti lielas jūtas un emocijas. Vienalga vai ir plus vai ir mīnus zīme. Ja? Ja nav emociju, nebūs grūti šķiršanās. Ir emocijas, ir jūtas, ja? Konkrēts riebums. Ja? Vai ļoti liela patika. Ja? Jeb kāpēc viņš tā, man tev tur tā, tur sāp un šitā. Ja? Tā kā tas ir emocijas taisa atkarību. Un šīs te jūtas, ar kurām mēs tad viņas nekur nenovirzam un netiekam galā, tad viņas uztais to, kāpēc ir grūtāk. Un tā. Vēl arī varbūt ir cilvēki, kuriem klāt tām jūtām, kas tur ir saglabājušās, vēl ir nebeidzama vēlme, ka varbūt notiks brīnums. Zemapziņā. Ja? Ka kaut kur zemapziņā ir saglabājusies, bet ja nu tomēr. Ja? Nu, un tad tur ir tā pavisam sāpīgi, ja tas ja nu tomēr. Ja? Tāpēc uz pilnīgi visām attiecībām vienalga ir tur milzīgas jūtas, nav tur milzīgas jūtas. Šito, ja nu tomēr, ja, varētu izlaucīt no domāšanas ēdienkartes. Kā būs, būs. Skatos, vēroju, redzu, pieņemu. Ja? Tikai nesacerēties. Un tieši attiecību rezultātā, es teiktu, tā ir vienīgā vieta, par kuras teikt, tikai nesacerēties. Ja? Jo varat sacerēt šeit poēmu, varat uzbūvēt ideālus, tas viss ir vajadzīgs. Bet attiecībā uz reālo situāciju tikai nesacerēties. Par jebko, par to, cik ģeniāls bērns jums ir piedzimis. Ja? Par to, cik labs darbs ir gaidāms nākamais, kurā tūlīt došos. Un tā tālāk. Tās viss ir attiecības. Un visur tur mēs esam tendēti nedaudz. Liela daļa mēs esam tendēti sacerēties. Ja? Tā, ja mēs nesaceramies, tad mēs objektīvi vērojam un pieņemam tā kā informāciju. Un jo objektīvāk mēs viņu saņemam un analizējam, jo vairāk mēs varam iespaidot to situāciju no savas puses tajā virzienā, kur ir tas vēlamais virziens. Tālāk, kā panākt, lai mātes piesaista savam dēlām un tādējādi ietekmi uz viņu laulību kļūt mazāk. Šitas saucās divu sieviešu cīņa par puisi, kuram viena alga. Jā. Jo ja, tad pirmais, kas ļauj to mātes ietekmi, ir pats dēls. Un te no atkal ir tā, vai nu mēs cienīsim viņa kosmosu vai necienīsim. Cienam viņa kosmosu, viņa māte, viņa darīšana, viņš tā grib dzīvo laimīgs tālāk. Ja? Un es lemšu, vai man obligāti ir vajadzīgs pretī cilvēks līdz ar iepakojumā māti, ja? Jeb nē. Ja? Un ja man nav vajadzīgs tāds pretī cilvēks līdz ar iepakojumā māti, un viņam es būšu svarīga, viņš noteikti sāks domāt, vai nu māte, vai nu tā sieviete, ja? Tā kā tas ir ātrākais veids, kā ar to māti tikt galā. Ja? Tāds gandrīz tāds ultimātiņš, ja? Bet viņš nav ultimātiņš ārējs, bet viņš ir iekšējais, tā kā iekšējā stājā attiecībā pret sevi. Jo tad tas var viss beigties. Kā atgūt uzticēšanās sajūtu pret cilvēku, kurš tev ir samelojis? Atbilde no debesīm nav nekādas vajadzības. Kāpēc ir vajadzīgs atgūt jums uzticēšanās sajūtu attiecībā pret cilvēku, kurš jums ir samelojis? Tā ir viņa problēma. Viņš ir praksē izdarījis to, ka viņam nevar uzticēties, tad lai viņš arī praksē izdara vairākas reizes tā, lai saprotu, ka ok, viņam var uzticēties.
Tā ir viņa darīšana. Mums dot avansā iespēju, kā lai saka, mani nodīrā vienreiz iztīra maciņu. Nu, es tā domāju, es tā būtu māte, man būtu 16-gadīgs bērns. Ja? Un tas 16-gadīgais bērns ir mani apkrāpis. Izņēmis visu manu maciņu saturu un aizgājis paspēlēt, nezinu, kaut kur tur kazino. Kā atgūt uzticēšanos? Es uzticos tam, ko es redzu. Ir tāds bērns un ir tāda problēma. Ja viņš to var izdarīt vienreiz, tas nozīmē, ka viņš to var izdarīt arī otrreiz. Vai es viņu mīlu tādu, kāds viņš ir? Jā, nu viņš taču manējais. Bet būt naivai un domāt, ka viņš tagad neaptīrīs otrais man maciņu? Nē. Ja? Tā ir tā mana uzticēšanās. Uzticēties tam, ko es redzu. Ne man to sodīt. Nu tā, kā dievam. Bet man būs regulēt manu maciņu. Tātad mana uzticēšanās šim cilvēkam turpmāk ir saistīta tā. Reku darbs, reku darba devējs. Uz manu maciņu vispār nepretendē. Ja? Tā kā es zinu, ka arī ir cilvēki, kuriem gribās uzticēties kaut kādai otrai pusītei, kura mūs ir piekrāpusi līdz bezsamaņai, un tad nāk un zvēr kaut ko, un tad mēs domājam, ka varbūt kā tagad tie makaroniem, ko man kar uz ausīm noticēja. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Ja? Jo tas cilvēks, kurš ir jūsu priekšā kaut ko svētu, nu, nezinu, attiecībā pret jūsu hologrammu izdarījis, tās ir viņa tiesības, bet tas ir viņš pats, kuram tas ir jāmaina, nevis jums. Ja? Te visa Latvijas tauta jau ir tik ļoti uzticējusies 20 gadu politiskai vadībai, ja? Nepārtraukti vēl un vēl. Ja? Un tagad jau ir tā fāze, kurā ir, nu, kad ir tā problēma, ja, ka tā uzticēšanās sajūta ir pazudusi. Bet vēlētos tā kā atgūt. Paldies Dievam, ka viņa pazudusi. Ja? Tad varētu būt cerības, ka drīz kaut kas mainās. Tā. Kā lai saka, man personīgi dzīvē ļoti viegli uzticēties cilvēkiem, tāpēc, ka es pilnīgi zinu, ka melo visi. Mani ieskaitu. Tāpēc man tur kaut kādas spazmas, ka es tagad meklētu, ja, pa visu kosmosu tagad lejā uz planētas tādu, kurš tagad nemelo, ja, nu muļķības. Jautājums tikai ir labi vērīgi redzēt, kurā vietā šis melo. Kas ir tā vieta, kur, jo katrs mēs kaut kur ir kaut kādas lietiņas, kur gribētos, ja? Nu, nekā tāda briesmīga, nu tā mēs te dzīvojamies, ja? Un, jo tālāk mēs sevi pazīsim, jo ātrāk aiziesim līdz tam, ka nebūs. Ja nav jāmelo sev, tad pēc tam nāk tā versija, kad nav vairs jāmelo arī pasaulē. Tā kā svarīgi, lai uz sev nemelo. Tu par tiem pārējiem vēl, ja vajag, ja, kurā šausmīgi gribās. Strūns ar visu. Tā. Vai attiecības veidojot vajadzētu ieskatīties horoskopu sadarībā un cik nopietni un nenopietni to uztvert un pret to attiekties? Ko darīt, ja horoskopā ir nesadarība, bet cilvēki ir kopā? Nu, es saku, eņģeļi jūs nesaved tāpat kopā, un šādi te salikumi, kur cilvēki horoskopā uzrādās kā nesadarīgi, bet viņi ir kopā, tas nozīmē, ka šīs dvēseles ir gribējušas izaicinājumu. Nevis kaut kādas mierīgās, ja, tūdaliņa tagadiņa tādas, nu, vienkāršās attiecības, bet viņas ir gribējušas šo te tādu, kā lai saka, sarežģīto fonu, ja, kur it kā nekas labs nav gaidāms. Ja? Ļoti bieži šie nesadarīgie horoskopi ir tajos gadījumos, kad cilvēkiem ar attiecīgo to nesadarīgo partneri karmas mezgls. Sadarīgs viņš nav, mezgls te ir. Tātad noteikti dzīve nokārto, lai šie cilvēki viens otru pazītu un paplosītos. Ja?
Par astrologu interpretācijām, tas, lai uz katra pašā astrologa, nu, tas ir viņa, kā lai saka, garadarbs, ja? Jo viens ir tas, ko zvaigznes rāda, un otrs ir tas, ko nu, cilvēks tajā brīdī jūt, redz un kā viņš to traktē. Pirms jūs ejat, tad nu, laicīgi arī sev pasakat, ka jūs gribat dzirdēt tā cilvēka atspulgu, tā cilvēka versiju, ko viņš teiks. Ja? Un jo mazāk bailīgi jūs būsiet, jo foršākas versijas par savu horoskopu jūs dzirdēsiet un interpretācijas. Ja? Jo bailīgāki paši būsiet, jo nokļūsiet pie tāda astrologa, kas visu fatālākās krāsās drusku redz. Ja? Un tā. Es atceros, ka man arī astrologs reiz teica, man bija, pirms es precējos, man bija diezgan pagaras attiecības ar puisi, kad astrologs paskatījās kartē, viņš teica ārprāts, viņš ir skorpions. Es, jā. Jums ar skorpioniem ir jāizvairās. Skorpioni nes jums grūtības. Es tā panalizēju mājās, un es pilnīgi piekrītu, kad līdz ar viņu nāca kaut kādas dzīvē grūtības, bet ne mūsu savstarpējās attiecības, bet tā sanāk, ka tas skorpions aiz sevis nes kaut kādu tādu lielu pavērsienu, kur ir ļoti daudz un smagi jāstrādā. Un man to arī nobrīdināja, ka astroloģiski tā man ir ar visiem skorpioniem. Tā es tā padomāju, jā, bet man ir, ja es būtu no visiem viņiem izvairījusies, tad varētu teikt, ka es pusdzīvi vispār nedzīvotu. Jo man labākā darba kolēģi 10 gadus, ar ko kopā es nostrādāju, bija skorpions, ja? Puisis, ar ko nodzīvoju 7 gadus, ir skorpions, pie kam bez kašķēšanās, ja? Un tā pašā laikā astrologam taisnība. Viņi nesa kaut kādu aiz sevis, ja, tā zīme, kaut kādu tādu pavērsienu, likteni iegrieza, ja, tie cilvēki, ja, kurā bija ļoti daudz konfrontāciju. Bet viņi paši tādi nebija. Ja? Vienkārši līdz ar viņiem. Viņi bija kā krustceļa cilvēki man. Ja? Un es personīgi nevarētu teikt, ka obligāti ir jāizvairās no nesadarības. Tāpēc, ka nav tā ļoti globāli skatoties tāda jēdziena kā nesadarība nav. Ja? Ar jebkuru būtni var saprasties. Vai iemācīties saprasties. Ar jebkuru būtni var izveidot attiecības, un ja nu gadījumā dzīve uz brīdi ir ielikusi vienā alā, var iemācīties cienīt viens otru un pēc tam sadalīt teritoriju, ja? Un katrs aiziet uz savu alu. Bet, ja, kā lai saka, ir interese, to noteikti var apskatīties, jo daudz ko interesētu jūs tur uzzināsiet. Un varbūt būs mazāk izbrīda. Jo savādāk ir ilūzijas pa tēmu, tās ilūzijas nav. Tu rēķinies horoskopu redzot, ar ko tev būs tā kā jāstrādā šajās attiecībās ar šo cilvēku. Te ir rakstīts, kad ir novērojama tendence, ka sievietes vairāk tiecās sevi un savu apziņu paplašināt. Rezultātā vīrieši tā kā nedaudz atpaliek. Kā būs pēc šā gada pārmaiņām, vai tās sievietes spēs atrast sev atbilstošas partnerus? Jā. Un tas ir tas, tāpēc, ka mēs sievietes vairāk runā par to, tāpēc rodas tāda iluzora sajūta, ka vīrieši atpaliek. Viņi attīstās ļoti introverti, un viņi vienkārši, kā es saku, par šo sfēru, par savu garīgo attīstību vīrietis, to, kas viņā iekšā notiek, būtībā runā maz. Viņš to nespēja izpaust. Tā ir introverta vienkārši pieeja. Kā viņš māk, tā viņš šobrīd dara. Ja? Un tāpēc sievietei var likties, ka vīrieši atpaliek. Īstenībā viņi seko. Ja? Un tas ir man tagad rāda divus cilvēkus, kas dodas mežā sēņot. Viens skaļi bļaudams, var sakot, un visādi aktīvi ņemoties pa to mežu, un tas otrs klusām, tā kaut kur pa maliņu, ja? Bet pēc kāda laika, kas vēl nav pienācis, mēs paskatīsimies un tikai tad jau redzēs, cik tās sēnes, kuram tai grozā. Jā, un kādas. Jā. Jo par ražu vēl pāragri spriest. Jā. Tā kā īstenībā nepiekrītu, ja, jo manuprāt, diezgan vienlīdz
vienlīdz notiek šis process gan vīriešiem, gan sievietēm. Ja? Vēl ir tāda lieta, ka vīriešiem vienkārši ir ļoti liela dilēma sakarā ar sievietēm vieglāk. Viņas taču ir uztvertas kā vājais dzimums. Ja? Mēs drīkstam nesaprast, uzdot muļķīgus jautājumus un tā tālāk. Ja? Vīrietis tā nevar, viņam ir, vismaz līdz šim nevarēja. Varbūt viņš tur domā vairāk, ja? Kā, ko tur pateikt, nepateikt un tā tālāk. Tā kā ar to ir vienkārši jārēķinās. Un varbūt tieši šis jautājums ir labs iegans sievietēm, kad papulties noskaidrot. Tīri intuitīvi ar sajūtām, kas notiek vīriešos iekšā. Ja? Jo tas nav tas, ko viņi jums iespējams teiks. Ja? Jo tādu ir mazākums, kas stāsta. Ja? Tā kā ticat tām sajūtām, ko jūs redzat, kas ar vīrieti notiek. Tā. Kāpēc ir tā, ka dzimtā nedzimst puikas un arī vīrieši neturas pie tām sievietēm? Rezultātā dzimtā izmirst. Man te atbilde ir tāda, ka sievietes iespējams šajā dzimtā ir ļoti spēcīgi zemapziņā ar iekšēju tādu kā ļoti stipru pārākuma kompleksu, nosauksim to tā. Ja? Un, tad tur kaut kāds ir vai no aizvainojums uz vīriešiem, kaut kas tur ir bāzē, ja? Ka tas vīrietis nav ticis novērtēts. Un iespējams ir pat gribēts viņam pierādīt, ka tu salīdzinoši neesi nekas. Un tāpēc arī sanāk tā, ka tā sieviete, tā dzimta ir spiesta nonākt pie citiem secinājumiem, ja? Caur to, kas tur tajā dzimtā notiekās. Kādēļ baznīca saka, tev nebūs laulība pārkāpt? Tas ir tas, ko es esmu teikusi jau kaut kur citur, kādos semināros par baznīcas baušļiem. Viens ir tas, kā cilvēki viņus interpretē, bet baznīcas baušļi kā dieva likumi ir raksturīgi ar to, ka viņus nav iespējams pārkāpt. Nevis ir sods par to, bet viņus vienkārši nav iespējams pārkāpt. Tad tā arī tas skan, tev nebūs laulību pārkāpt. To nevar izdarīt. Ja? Tad, kad Dievs jūs ir salicis kopā, tad jūs tur varat plēsties, dzīvot atsevišķās valstīs, varat dzīvot mīlīgi kopā, varat kasīties, nekasīties. Jūs nešķirs ātrāk, kamēr Dievs jūs neizšķirs. Tā kā tā tur ir. Ja? Tas ir tas, ko cilvēks domā ar laulības pārkāpšanu. Jā. Tas ir tas, kā es saku, cilvēks ir interpretējis likumu. Jo par sānsoļiem Dievam ir, godīgi sakot, nospļauties. Ja? Jo tā kā kosmosā valda fizikas likumi, tad sānsoļi ir tā, ka viņi ir... Ja kaut kas šita pietrūka, tad es to īstenoju citā vietā. Ja? Un viss. Un mēs tur izmainīt kaut kādus sānsoļus nevaram. Mēs varam izmainīt vienīgi to, ka vai man vajag cilvēku, kuram visu laiku ir sānsoļi, un vai man vajag mani redzēt tajā pozīcijā, kurā, ir tā kā ir. Tad man tur ir diezgan liels darbiņš, ko es varu sadarīt ar sevi un savu dzīvi, lai saprastu, kāpēc man tāda situācija un kā to visu sakārtot. Ja? Jo sānsoļi tiešām ir pašapliecināšanās fenomens savu veidu, retāk tas ir tas, kad tad ir Kazanovas vīrieši, ja? Viņi vienkārši apliecina, cik viņi ir forši, ja? Viņam tas ir vajadzīgs. Un ir vīrieši, kuri vienkārši nesaņem kaut ko tai ģimenē, bet tā kā tā emocionālā puse, par kuru man vīrietis jautāja, nav atklāta, tātad šīs lietas netiek sakārtotas ģimenes ietverā, viņš vienkārši viegli aiziet atrisina to ārpusē. Ja? Kaut gan īstenībā varbūt, ka varēja atrisināt to tajās pašās attiecībās. Ja? Tikai to mēs uzzinām pēc tam, kad ieraugam, kā izskatās tagadējā mīļākā, tad saprotu, kas izrādās man ar sevi jādara. Ja? Ja. Jo ir arī ļoti daudz vīriešu, kas uzskata, ka viņš tur ģimenē kaut ko tur nevar tur to savus cilvēkus apgrūtināt ar kaut kādām lietām. Tad viņš atrod kaut kur atkal sānsoli, kur var apgrūtināt. Ja? Un tā tad ir tā sieviete, kas ir sieva, un ir kaut kāda
mīļākā, kurai es varu, kaut kas līdzīgs kā senos laikos, ka bija tikumiskā katoļu ģimene un bija bordelis. Ja, un tur kaut kas šitas te zemapziņā ir palicis. Ja, tā. Tas, kur mēs, tātad laulību nevar pārkāpt. Tas, ko var izdarīt un ko es uzskatu par savu veidā, bet es viņu pat nesaucu par krāpšanu, drīzāk par sāpināšanu. Tas ir tas, ka cilvēki melo. Ja? Jo, ja man pasaka, kā ir, kas te notiek, ja? Es jūtos tā, ka man gribās aiziet pie citas meitenes, piedodu. Ļoti sāpīgi, bet es nevaru runāt par to, ka mani piekrāpa. Man neviens nepiekrāpa, man pateica patiesību acīs. Ja? Tad tas, ko sievietes, es pat nevaru saprast, ko viņas vairāk uztver kā krāpšanu. To faktu, ka ir tā cita, jeb to, ka man melo. Ja? Un tas fakts ir fakts. Tur, kā es saku, tur neko darīja. Tikai, kad izmaina pati sevi notieksmi, tad var kaut ko darīt. Bet tas, ka melo, tas ir tas, kas iespējams sāp lielai daļai visvairāk. Ja? Kas saka, ka nē, es tikai ar tevi, ja? Jo tad nebūtu stiepus gumiju. Ja? Un tā, te man vīrietis jautāja, ko viņš varētu darīt, lai sievietēm būtu labāk palīdzēt. Tad nemelot viņām. Un starp citu, ne tikai šajā ziņā. Sievietes ir daudz spējīgākas panest patiesību, nekā vīrietim liekas. Kā ir otrādi? Vai vīrieši tai panest? Par viņu pašvērtību? Nevaru. Labi, te aktos. Kā kurš? Ja? Ir, kas var ļoti labi un ir, kas var mazāk. Bet arī sievietēm ir dažādi, bet īstenībā ir tā, ka sieviete labāk grib laicīgi zināt visādas nebūšanas. Tas ir sievietei tā raksturīgi, jo viņa laicīgāk zina nebūšanas, jo viņa laicīgāk tā kā var izstrādāt to programmu, ko darīt attiecīgā situācijā. Ja? Tātad vīrietim nav izdevīgi sievietei melot, ka viņam ir saglabājies labs darbs, ja viņš īstenībā zina, ka tas tūlītās beigsies. Ja, ka viņš stāsta mājās, ka nē, man viss kārtībā, un gan jau kaut kā, un es tūlītās visu nokārtošu. Ja? Jo viņa no vienas puses sieviete ilūzijām ļoti labprāt tic, bet viņa būs pirmā, kas uztaisīs jums giljotīnu, tad, kad kaut kas būs izgāzies. Ja? Ja? Tā kā es teiktu, ka taktiski labāk laicīgi sagatavojat, un tas nozīmē mazu kašķi izvēlēties liela kašķa vietā. Ja? Jo savādāk tad ir pēc pilnas programmas. Tālāk. Viens no laulātājiem ir miris, un cik ilgi saglabājas vienojoša enerģētiskā saite. Nav tur tāda obligāta noteikuma, cik ilgi. Un šis jautājums arī ir tāds, kurš pats jautājumā ietver atbildi. Tur ir jautāts, kad palikušais ir gatavs jaunām attiecībām. Un tas ir tas, ko es gribētu pajautāt viņam tā kā atpakaļ. Kad tu esi gatavs sev atzīt, ka konkrētā izrāde ir beigusies un ka dzīve turpinās? Jo tad tu esi gatavs. Un viņa nevis turpinās izrietot no tā, kas bija, bet ar pilnīgu jaunu sākumu. Tas bija kolosāls laiks, viss kārtībā, viss bija sākums, viss bija beigas. Un tagad jauna izrāde, jauns sākums. Ja? Un šeit ļoti traucē šobrīd tas, ka cilvēki neuztver sevi kā šīs te mūžīgās būtnes, kurš nepārtraukti maina tēlus, dzimumus tā tālāk. Tātad tas, ka es vienas inkarnācijas laikā varētu nospēlēt vairākas lomas, nav nekas tāds neiespējams. Jo mēs tomēr identificējam bieži vien sevi ar kaut ko ļoti konkrētu, un tad mēs tā kā nešķiramies. Mums liekas, ka šī inkarnācija tā ir viena luga. Bet varbūt nevienmēr.
Tas ir vairāku lugu kopums. Ja? Arī tie cilvēki, kas izvēlās aizbraukt, teiksim, sākt jaunu sākumu citā valstī. Tad ir tā, ka tā sajūta psiholoģiski ir tāda, ka ir viena luga un ir pavisam pēc tam cita luga un cita dzīve. Un tie cilvēki, kuri visu laiku velk pakaļ to iepriekšējo lugu, tad viņi neļauj sev būt laimīgiem tajā jaunajā vietā, jaunajā dzīvē, jaunajā valstī. Viss ir atkarīgs no tā, cik arī tas cilvēks mums ir bijis svarīgs. Cik mēs ar viņu salīdzinām pārējo. Tā kā, ja mēs beidzam salīdzināt, beidzam gremdēties pagātnē, ja, šeit, lai varētu ātrāk arī to visu beigt, tā kā arī tas pats, kur man tur ilgi gaidīja to vienīgo vai kaut kas tam līdzīgs, tas pats scenārijs, ka cilvēkam ir vienkārši jāiedod sev ļoti daudz dzīves uzdevumu, lai viņam nebūtu laika domāt, nu, kur viņš vienkārši iegriežās pilnīgi jaunā pieredzē. Un uzzina par sevi daudz jaunas lietas. Tātad darīt to, ko es varbūt iepriekš neesmu saskāries, ja? Satikt kaut kāds pilnīgi jauns, savādāks cilvēks, ko iepriekš neesmu nekad domājis, ka satikšu. Ja? Tādas lietas lūgt Dievam. Un tad tas varētu ātrāk man mainīties. Jo savādāk kas te ir? Te atkal es varu zīmēt to tabeli, ja? Un tur ir nevis meklēju, bet ir miris. Ja? Un atkal šo tabulu lasa pārējā pasaule. Neviens negrib redzēt tabulus, kuras rakstīts kaut kas, ka tur ir miris vai aizgājis vai tā tālāk. Neviens vīrietis negrib būt kāda miroņa vietā. Es ļoti tagad briesmīgi pasaku, ja? Bet tas neapzinātā līmenī šī te informācija lasās. Neviens vīrietis vispār negrib būt kāda vietā cita. Ja, tāpēc ir svarīgi, ka ir jauns sākums, ir jauna sieviete, ir jauna luga, ir jauna loma. Te es biju Elizabete tur tādu un šitādu, tagad es būšu tur Margarita tādu un šitādu. Un viss! Ja? Un nekādas tur spazmas un drāmas un tā tālāk, ja, par to, kas ir bijis. Tas ir nospēlēts, tas ir aizgājis. Viss ir izdarīts. Iepriekšējās attiecības ir bijušas karmiskas, pieredze un mācība ir gūta, ir nodefinēts, kādu cilvēku grib blakām un lūgt palīdzību Dievam, vai var pasteidzināt šo procesu, vai jāpaļaujas uz Dievu un jāgaida savs laiks. Ir tāda sajūta, ka cilvēks sēž, nu nezinu, istabā, un viņš tiešām lūdz uz Dievu, bet viņš tā klusām sēž un gaida to savu laiku. Ja? Tie enerģētikas impulsi neiet no tā cilvēka. Tāpēc šī te jaunā kvalitāte, es tāds un tāds, piesaku sevi jaunā kvalitātei pasaulē, ja? Jo savādāk sanāk, ka es gaidu, es esmu noformulējusi, kādu vīrieti es gribu, bet es jau neesmu noformulējis, kāda sieviete es tagad būšu. Kas tā ir pa sievieti, kas grib to vīrieti satikt? Viņi jau lasa to piedāvājumu, kas jūs esat kā sievietes. Ja? Jo viņi ļoti labi māk lasīt to, kādu vīrieti jūs gribat, bet viņam tas nekādi nepalīdz noskaidrot, kas jūs esat. Ja? Tā kā uz izsalkušu šito tabulu nereaģē. Tāpēc ir jābūt piedāvājumam. Es tāds un tāds, cepu pierādījums no rīta vakarā, ja? Patīk tas un tās, uzjautrinos tā un tā. Ja? Labprāt darīt to un to kopā ar iespējamo tevi. Ja? Savā ziņā tie sludinājumi, ko skatās, kad cilvēki iepazīstās, tur, kur ir sludinājumi, tur ir kaut kas mazlietiņ no tā ir. Bet ļoti maz. Daudz par maz. Ja?
Jo tad cilvēks raksta par to, vai viņam ir kaitīgi vai nekaitīgi ieradumi, cik viņam ir gadi un kādu horoskopa zīme viņš ir. Īstenībā tas ir tas, kas jūs neesat. Jūsu būtībai nav gadu un nav horoskopa zīmes. Jūsu būtība ir tas, uz kurien jūs tiecaties. Ja? Tātad, ja mēs varētu sākt jaunu sludinājumu sēriju, kad es labprāt interesējos, teiksim, tur par dabu, man tur patīk un interesē braukt ekskursijās uz tādām vietām, ja, es lasu tādas un tādas grāmatas, un ja no šādas te informācijas, tad var apmēram saprast, kas pa cilvēku tur ir. Bet no horoskopa zīmes un gadiem nevar. Tā. Jogas, tagad ir tēma mīlēšanās, tā te ir rakstīts. Jogas mācība par tantru māca to, ka vīrietim ir jāgūst maksimālā bauda mīlēšanās laikā tikai no tā, ka viņš aplaimo savu sievieti. Stāsts ir par to, ka vīrietis mīlēšanos nekad nedrīkst beigt ar ejakulāciju, izņemot laikā, kad pāris ir nolēmis radīt savu bērniņu. Jo pēc šīs vediskās mācības tas ir nepareizi un to nedrīkst darīt, jo tādējādi vīrietis zaudējot savu prānu, plus sieviete, kura ļauj savam vīrietim sasniegt fizisko orgasmu un laiku šo vīrieti tieši šī iemesla dēļ vairs neinteresēšot seksuāli. Tantra māca, ka apmierināt sievieti ir apmierināts visums, bet vai tādēļ vīrietim ir jāuzkaras kaut kur gaisā? Cik cilvēkam ir jābūt garīgi ļoti augstu attīstītam, lai 100% pieņemtu šādu mīlēšanās veidu un nenodarītu ar to sev pāri? Tā. Tātad garīgi ļoti attīstīts cilvēks ir tas, kurš ir sapratis, kurš var pretendēt uz to, ka viņš ciedot mīl sevi. Tātad es nekādu neredzu nevienu vīrieti, kurš ciedīs mīlēs sevi visu dzīvi. Tātad neatļaus sev normāli izlādēties, ja, un visu laiku tikai domās par to apmierināto visumu. Es teiktu tā, ka šādā veidā, ja to burtiski sāk izpildīt to, kas tajā jogas mācībā tantrā ir rakstīts, tad praktiski vīrietim ir jāiedzīvojas ļoti ātri kaut kādās slimībās, un tas var vispār ļoti nelāgi beigties. Un atkal tāpatās, kā es analizēju to, kad ir tas, ka pa priekšu ir jāmīl sevi, tad ir jāmīl vīrs, tad bērns, ja, un kad tā analīze bišķi dziļāka, nevis vienkārši, ja, ka pa priekšu jādu es, pēc tam vīrietis, pēc tam bērns. Ja. Tā arī šeit. Ja vīrietis ar sievieti ir emocionāls pāris, nevis satikušies uz instinktu pamatu, tad vīrietis tiešām maksimālu baudu mīlestībā nevar saņemt tad, ja sieviete emocionāli nav apmierināta. Mīlēšanās ļoti harmoniskos un ļoti senos laikos nebija saistīta ar to, vai tagad tas rezultāts ir tas, ka kaut kas izšļācās ārā vai neizšļācās. Ja? Tas bija saistīts par šo emocionālo triumfu starp diviem cilvēkiem. Tātad, ja vīrietis mīl sievieti, viņš nevar būt apmierināts, ja tā sieviete nav laimīga. Nu, ļoti vienkārši, ja viņa viņu nemīl, viņam neinteresē gulēt ar sievieti, kura viņam patīk, bet kura saka, tu man riebies. Apmierināt sievieti nemaz tā vienkārši nevar. Viņi ir jāapmierina emocionāli. Un tāpēc nav seksa grāmatas, ja, nenormāli daudz jālasa par to, ko nu tagad es tur manipulēšu, ja, lai tā sieviete kļūtu par apmierinātu visumu. Jo viņi tiešām kā apmierināts visums var būt tad, ja viņas vēlmes attiecībā uz bērniem, uz ģimeni, uz darbu, uz visām lietām un attiecībās ir mierā, viņas ir sakārtotas. Tad sanāk tā, ka, lai vīrietis apmierinātu sievieti, viņam ir ar viņu diezgan